Sadarbībā ar Swedbank Auto Īlu un Herbst piedāvā mazlietotas 1 gadu jaunas automašīnas ar īpašiem nosacījumiem. Piedāvājumā Volkswagen Polo ar mēneša maksājumu 80,46 centīmi, Volkswagen Golf ar mēneša maksājumu 108,47 centīmi, Volkswagen Jetta ar mēneša maksājumu 118,75 centīmi, Volkswagen Passat ar mēneša maksājumu 165,5 centīmi, Volkswagen T5 kombi ar mēneša maksājumu 206,50 centīmi. Gaidām jūs Auto Īlu un Herbst Siguldā Mālpils ielā 1 un Rīgā Dārstiem ielā 60A. Sīkāka informācija mājaslapā www.autoīla.lv. Tāpat kā 1 gadu jaunie Volkswagen automobīļi redzami un apskatāmi Siguldā un Rīgā, tāpat tās Siguldā Rīgā apskatām arī izcilie automobīļi Cadī, Volkswagen Cadī. Man ir liels prieks, ka man šodien tāda iespēja kopā ar Blauber kungu pēc ilgiem gadiem atkal Jupiter gaismā kaut ko vēstīt patīkamu un jauku. Jā, Volkswagen Cadī Maxi kombi. Tas ir tas pilnais pareizais nosaukums šim burvīgajam automobīlim. Automobīlim, kas ir domāts, es domāju, visvairāk latvietim praktiskajam, bet droši vien arī ne tikai latvietim, bet arī viņa kaimiņam. Un ar ko tad viņš ir tik labs tam praktiskajam? Pirmkārt, tās ir 5 sēdvietas, vīrs, sieva, 3 bērni, un aizmugurē var ielikt 5 suņus, es domāju, vismaz. Kāpēc tik daudz vietas? Tāpēc, lai nodrošinātu to, ka ģimene var aizbraukt, atpūsties, var aizbraukt uz kalniem vai uz ūdeņiem, kur vien gribās. Ja ir mājasemniecība un gribās aizvest uz tirgu preci, lūdzu, veselu Eiropu palēti liekam iekšā un krāmējam uz viņas, cik vien varam uzlikt, un varbūt vēl. Labi, ja tas viss neapmierina, ir vajadzīgs bizness. Lūdzu, iesēdinam menedžeri, izmetam ārā aizmugurējo sēdekļu rindu, piegādes auto, apmeklēt klientus, visu izdarīt. Bet buhalters tūlīt prasīs, cik tērē? Buhalters, lai mācās skaitīt un lai viņš aizmirst skaitāmos kauliņus un iemācās darboties ar komatiem, jo šeit, lietojot šo autiņu, ir jālieto komati. Tātad vidējais degvielas patēriņš ir tikai 5,7 litri, un pilsētas ciklā tas vēl ir mazāks par šo skaitli. Tāpēc buhalteri mācieties skaitīt mazus ciparus. 102 zirgspēki un kasties eiro palēt un 5 cilvēki mierīgi iekšā un pārvietojas ar maksimāliem ātrumiem. Man gan ir viens aprēķins bez komentiem. Tātad eksploatācijas izmaksas. Gadiem ilgi es lūdzu, filmējot automobīļus, dodiet eksploatācijas izmaksas. Tas cilvēkam pasaka ļoti daudz. Šeit varētu teikt, ir faktiski dāvana. Uz 210,000 kilometru 210,000. Stāties priekšā 1 kilometra izmaksa 1 centīms. Un tas ir apkopējums šajā 2010 km periodā, kurā iekšā ir pilnīgi visas eļļas, visi šķidrumi, visi filtri, bremžu uzlikas, bremžu suporti, bremžu diski, ieskaitot pat zobsiksnu, ūdens pumpi un ir piespēdēja gultni. Un arī vēl darbs. Es domāju, ka tas ir rādītājs. Redz, tu teici bez komatiem. 1 centīms ir 0,01 lats. Jā, bet labi, varam arī bez komatiem, jo gal galā ir jāparunā par mašīnas cenu. Cena gan ir tāda lieta, par ko daudz nevajadzētu diskutēt, bet tomēr. Šeit ir redzami 2 cipari. 19,400 eiro un ietaupījums uz šo konkrēto automašīnu 3,523 bez komatiem. Maz ticami, bet acīm redzami. Jā, es domāju tā. Mašīnas pirkums vienmēr ir emocionāls pirkums. Un pērkot mašīnu ir jāvadās ne tikai no tā, ko tu redzi vai māki saskaitīt Excelī vai rūtiņu burtnīcā, bet vajag vadīties no tā, ko saka sirds. Un ja es jautāšu, ko tu vairāk atceries nopērkot lietu? Ka tu esi dārgi samaksājis, bet tu vari lietot šo lietu ar prieku, ar baudu, visu atlikušo šīs lietas paredzamo eksploatācijas laiku. Kurš, starp citu, nav īs, viņš ir stipri vienkārši. Jā, vai
samaksāt mazāk un visu šo eksploatācijas laiku kaut ko kreņķēties. Būtu es tomēr toreiz pacenties, būtu es toreiz pielicis kaut ko vairāk, es tagad varētu baudīt. Ja? Automašīnas pirkums ir jāsniedz baudi gan pirkuma brīdī, gan, protams, un galvenokārt mašīnas eksploatācijas laikā. Kā jau es teicu, mēs vēlam saviem klientiem ilgu un baudpilnu šo te automašīnas eksploatācijas laiku, un lai arī servis viņiem sniegtu patīkamu gandarījumu, mēs piedāvājam gan saviem esošiem klientiem, gan klientiem, kuri vēl atbrauks tikai pirmo reizi pie mums, īpašu tādu ziemas sagatavošanas akciju. Es domāju, lieta ir populāra tagad rudenī. Sastāv no 3 lieliem blokiem, kur, teiksim, pirmajā blokā ir pamatlietas, ko mēs izdarām mašīnai, gatavojoties ziemai. Otrā nāk klāt vēl riepu montāža, balansēšana un glabāšana, un 3. blokā papildus vēl iepriekš visiem 2 nāk klāt vēl automašīnas ritošās daļas pārbauda un ģeometrijas regulēšana. Un katrs no šiem blokiem ir tikai par puscenu.